noskatieties pamanījis vidas reklāmās vai plakātos tādus interesantus kvadrātiņus, kas sastāv no vēl daudziem kvadrātiņiem. Tie ir QR kodi, un, lai tos nolasītu, ir nepieciešams barkodu skeneri. Aplikācija barkodu skeneri. Ko ar to var darīt? To pārbaudīsim. Mums ir žurnāls ar kodiņu, un tur rakstīts, ka skenējot kodu mēs dabūsim elektronisko versiju. Ja tiešām sāk ielādēties žurnāla elektroniskā versija. Tādā pašā veidā ar aplikāciju var noskenēt arī vizītkartes. Tā skatāmies. Vizītkarti. Mēs tad šo cilvēku uzreiz varam pievienot saviem kontaktiem. Un viss jau ir izdarīts. QR kodus var izgatavot katrs pats vai tikai internetā pameklēt kādu QR kodu generatoru. Un tad to kodu var izmantot pēc savām vajadzībām. Iespējams, pēc pāris gadiem šādi paši kodi būs piemēram uz piena pakām, kurus mēs noskanēsim ar barkodu skeneru un redzēsim, kur piens ir lētāk. Varbūt blakus veikalā.